Es topu meklēts no tiem, kas pēc manis nevaicāja. Es topu atrasts no tiem, kas mani nemeklēja. Es esmu sacījis uz tautu, kas manu vārdu nepiesauca. Redzi, šeit es esmu. Redzi, šeit es esmu. Es izplašu savas rokas cauru dienu uz pārgalvīgiem ļaudīm, kas uz nelaba ceļa staigā pēc savām pašu domām. Uz ļaudīm, kas vienmēr mani kaitina, kas manā priekšā upurē dārzos un kvēpina uz ķieģeļiem, kas sēž pie kapenēm un kapu alās paliek pa naktīm un ēd cūku gaļu, un negan tas sulas ir viņu traukos, kas saka, paliec, nenāc man klāt, jo es esmu svēts tev. Šie būs par dūmiem manā dusmībā, par uguni, kas deg cauru dienu. Redzi, tas ir manā priekšā rakstīts. Es necietīšu klusu, bet es atmaksāšu, un pat viņu azotē es atmaksāšu jūsu noziegumus un jūsu tēvu noziegumus kopā, saka tas kungs, kas ir kvēpinājuši uz kalniem un mani zaimojoši uz pakalniem, tāpēc es atmērošu viņu pirmos darbus viņu klēpī. Ar skarbiem vārdiem esmu sākusi jaunu gadu. Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, un tiešām tas izklausās skarbi. Tas ir skarbi priekš tiem, kas ir atraidījuši Dieva žēlstību. Bet mums ir apsolījums. Tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti. Un ja tu esi starp mūsējiem un stāvi ticībā uz Jēzu Kristu par savu namu, par saviem mīļajiem, tad šis pāns ir tev. Un šodien es gribu tev atklāt vēl vienu raksturiet. Es esmu jau pieminējis, bet es pieļauju, ka tu vēl to neesi izlasījis. Un ja tu esi izlasījis, tad tas būs labs atgādinājums. Pravietis Jeremija, es izlasīju no Jesajas 60, ja nemaldos, 5. nodaļas ar tādu rakstu vietu, jā, es sāku. Bet pārnesīšos es tagad uz Jeremijas grāmatas 24. nodaļu, un es šķirstu glika no tulkojumu, un tāpēc varbūt mans teksts ar tavējo tā nesakritīs. Bet tas bija sen atpakaļ. 2015. gadā laikam, vai 14. 15. kad mans dēls aizdevās uz Ameriku. Bija momenti, kad es par viņu neko nezināju, un Dievs uz mani runāja caur šo rakstu vietu. Un es savu aci uz tiem vērsīšu par labu, un tos atvedīšu atpakaļ uz šo zemi, un tos uztaisīšu un nenolauzīšu, es tos dēstīšu un neizraušu. Un es tiem došu sirdi mani atzīt, ka es esmu tas kungs, un tie man būs par ļaudīm, un es tiem būšu par Dievu, jo tie pie manis atgriezīsies no visas savas sirds. Un pagājušajā gadā mēs svinējām kāzas. Viņš laulājās baznīcā, Dieva priekšā. Un Dievs šo vārdu īstenoja un piepildīja. Bija vajadzīgi 5 gadi. Brīžiem es nelūdzu vispār. Es dzirdēju Keneta Koplenda liecību par to, kā viņa mamma par viņu bija lūgusi. Viņa bija nolūgusi 9 gadus. Viņa bija nogurusi no šīm lūgšanām. Beigās viņa aizvēra savu bībeli, nosvieda virtuvē uz galda un teica, Dievs, ja mans dēls aizies uz elli, tu būsi par to atbildīgs, bet es vairs par viņu nelūkšu. Un 2 nedēļas vēlāk Kenets Koplends pieņēma Jēzu par savu kungu. Nedēļu iepriekš to izdarīja viņa jaunizceptā sieva. Dievs brīnumainā veidā atbildēja uz šīs sievietes tādu protesta lūkšanu. Es neaicinu protestēt pret Dievu. Es aicinu ticēt tam, ko viņš tev ir apsolījis. Man Dievs apsolīja ar šo rakstu vietu. Viņš tiešām to ir piepildījis. Un es stiprināt gribu tevi. Tev ir apsolījums no Dieva. Tu to esi atradis Dieva vārdā. Tas nav tevis izdomāts, tā nav vīzija, bet tas ir kaut kas tāds, ko Dievs ir pateicis šeit. Zini, viņš to
izdarīs. Ja viņš to izdarīja man, viņš to izdarīs tev. Nav svarīgi, vai tie ir tikai tavi mīļie, vai tavi radi, vai tavi draugi, par kuriem tu lūdzi. Vai tās ir finansu lietas, vai tā ir tāds kāds sens sapnis. Dievs zina tavu sirdi. Un tavas sirds nodomi viņam ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc turpini ticēt, neatlaidi. Un varbūt pat reizēm vajag, kā Keneta Koplenda mammai, nolikt bībeli un teikt, Dievs, es vairs par viņiem nelūkšu. Un ja viņi aizies uz elli, tad tā būs tava vaina. Radikāla ticība. Tas ir tas, ko Dievs no mums gaida. Stīvam Hilam ir grāmata, ir vajadzīgi radikāli kristieši. Mums ir jābūt radikāliem. Nevis radikāliem attiecībā pret pasauli, bet radikāliem tajā, ko Dievs saka mums savā vārdā. Radikāli jāsatver tas, un šogad, 2028. gada 1. janvārī, es aicinu tev vienoties ar manu lūkšanā, kas varētu izklausīties apmēram šādi. Dārgais Jēzu, es atdodu šo gadu tavās rokās. Es esmu stāvējis uz tava vārda, uz taviem apsolījumiem. Es esmu daudzas lietas salaidusi dēlī, bet es lūdzu tevi, vienīgo, kas spēj tās sakārtot tās šai gadā, Tēvs, un es sagaidu, ka tu šogad, šajā 2006. gadā pagodināsies manā dzīvē, tu pagodinās savu vārdu. Tāpēc es tev pienesu slavas dziesmas šogad 1. janvārī. Es slavēju tevi. Šī ir pirmā diena, kad es to daru, un katru dienu es tevi slavēšu par to, ko tu dari. Vienalga, vai es to redzu, vai es to neredzu. Es zinu, tu esi mans Dievs, un tu par mani gādā. Un tu gādā par maniem mīļiem, ka viņi atgriežas pie tevis no visas savas sirds, ka tu piešķir gribu viņiem tevi atzīt, ka viņi nožēlo savus grēkus, jo tikai tu spēj viņus pārliecināt par grēku, taisnību un tiesu. Un tagad, ejot jaunajā gadā, jaunajā dienā, es pateicos tev, Tēvs, ka tavas domas par mani ir glābšanas un miera domas, ka tu beigās dod, ko mēs ceram. Es pateicos, ka tavas domas ir augstākas un pārākas par manām domām. Es tev pateicos, ka tu dari daudz laba saviem mīļajiem bērniem un apstiprini savu vārdu ar brīnumiem un zīmēm. Es pateicos Tevs par katru lietu, ko tu šogad priekš mums esi sagatavojis, jo zinu, ka tās ir labas, tīkamas un pilnīgas. Tāpēc tev slava, gods un pateicība Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.